Sveicu jūs Neiro uztura podkāstā. Esmu Anželīna Antone, un šodien mēs ielūkosimies jūsu ķermeņa visdziļākajos noslēpumos, jūsu iekšējā pulkstenī. Vai esat kādreiz aizdomājušies, ka jūsu organisms darbojas saskaņa ar ļoti precīzu grafiku, ka dienas laikā izdalās dažādi hormoni, kas ietekmē jūsu enerģiju, garastāvokli un pat izsaukumu? Tieši par to šodien runāsim, par chronobioloģisko uzturu. Iedomājieties, ka jūsu ķermenis ir kā simfoniskais orķestris, kur katrs instruments, katrs hormons un neiromediators spēlē savu partiju noteikta laikā. Un ja mēs ēdam pareizus produktus, pareizajā laikā, mēs palīdzam šim orķestrim skanēt saskaņoti. Mūsu mērķis neirogastronomijā ir tieši tas – harmonizēt šo iekšējo simfoniju caur gudru uzturu. Man, kā sinestētei, tas ir vēl spilgtāk sajūtāms. Katrs hormons un neiromediators man ir arī kā krāsa, skaņa un pat ķermeņa izjūta. Sāksim ar rītu. Kad mostamies, mūsu organisms sāk ražot kortizolu. Kortizols nav tikai stresa hormons, tas ir arī modrības, mundruma hormons, kas palīdz mums pamosties un sākt dienu. Tā līmenis dabiski ir augsts no rīta un pakāpeniski samazinās visas dienas garumā. Man kortizols, kā sinestētei, parādās kā koša smaragda zaļā krāsā, ļoti spoža, kas piepilda manu ķermeni ar enerģiju. Lai atbalstītu šo dabisko procesu un nodrošinātu stabilu enerģiju, no rīta mums ir nepieciešamas kompleksās ogļhidrātu un olbaltumvielu kombinācijas. Lielisks rīts sākas ar auzu pārslām, kas dod lēnu enerģijas atbrīvošanos. Varbūt ar ogām, bagātam ar antioksidantiem un nedaudz olbaltumvielām, piemēram, dažiem valriekstiem vai mandelēm, kas dod arī tas veselīgas taukskābes, par kurām mēs jau runājām. Vai iespējams mīksti vārīta ola ar pilngraudu maizi. Mēs nedrīkstam aizmirst par savu otro pusi, otrām smadzenēm, par zarnu mikrobiomu, kam arī ir ļoti veselīgi graudaugi un šķiedrvielas. Aptuveni pusdienlaikā, kad mūsu enerģijas līmenis parasti sasniedz maksimumu, mums joprojām ir nepieciešams stabils enerģijas avots, lai saglabātu savu produktivitāti. Un šajā laikā mūsu organisms joprojām efektīvi pārstrādā citas barības vielas. Svarīgi ir izvairīties no cukura, no kaut kādiem sīrupiem, arī iespējams no medus, kas var novest pie pēkšņa enerģijas krituma. Tāpēc pusdienās labāk izvēlieties vieglu, bet barojošu maltīti. Liesu gaļu, tas ir olbaltumvielas, vai arī, piemēram, zivis, varbūt vistas gaļa, varbūt arī pākšaugi kombinācija ar diezgan lielu porciju dažādu salātu, tātad zaļumi un dārzeņi. Un varbūt arī nedaudz veselīgu tauku, piemēram, avokado. Atcerieties, ka mūsu uzdevums ir atbalstīt ķermeņa dabiskos procesus, nevis tos traucēt. Savukārt pēcpusdienā kortizola līmenis sāk samazināties, un mēs varam just nelielu nogurumu, un tas ir dabiski. Šajā laikā mūsu organisms sāk pamazam gatavoties vakaram un naktī, palielinot serotonīna ražošanu, kas ir laimes hormons un labs miega priekštecis. Lai veicinātu serotonīna veidošanos, mums ir nepieciešama aminoskābe triptofāns. Tāpēc pēcpusdienā, kā uzkodu,
Mēs varam iekļaut dažādus produktus, kas ir bagāti ar triptofānu. Tas var būt banāns, nedaudz riekstu, piemēram, valrieksti vai indies rieksti, vai arī gabaliņš tumšās šokolādes, gabaliņš nevis tāfelīte. Šeit arī nedaudz atgriezīsimies pie manas sinestēzijas, jo es jūtu, ka šie produkti palīdz manam ķermenim nomierināties un sagatavoties mierīgākam vakaram. Un šī krāsu un skaņu palēta, kas harmonizē mani no iekšpuses, izskatās šādi. Es redzu serotonīnu kā dzeltenu, siltu miglu, kas ieskauj manu ķermeni un dod tādu mieru un atslābinājumu. Tuvojoties vakaram, mūsu galvenais miega hormons ir melatonīns, un tās pakāpeniski pieaug vakarpusē. Manā sinestētiskajā redzējumā melatonīns izskatās kā tumši bordo krāsa ar nedaudz ziliem toņiem. Un šī krāsa arī ieskauj mani un nomierina. Melatonīnam ir diezgan būtiska loma mūsu miegām, un savukārt tas ir pamats arī veselīgai smadzeņu darbībai un vispārējai labsajūtai. Vakarā mums vajadzētu izvairīties no smagām, trekniem un pārāk stimulējošiem ēdieniem. Un tā vakariņām izvēlieties vieglu un viegli sagremojumu pārtiku. Tā varētu būt arī viegla dārzeņu zupa vai bieziņu zupa, dažādi dārzeņi, nedaudz liesas vistas gaļas, varbūt arī zivis. Koncentrējieties uz šķiedrvielām un vitamīniem, lai atbalstītu zarnu mikrobiomu un, protams, veicinātu arī labu miegu. Atcerieties, ka gremošanas sistēmai arī ir nepieciešama atpūta. Kā jau redzat, chronobioloģiskais uzturs nav tikai par striktam diētam vai aizliegumiem. Faktiski, chronobioloģiskais uzturs ir par tādu gudru izvēli un ieklausīšanos savā ķermenī. Tā ir neirogastronomija. Tā ir spēja redzēt un just, kā ēdiens ietekmē katru mūsu ķermeņa šūniņu. Un tas ir kā maģija, kas balstās uz zinātnes, un es, kā sinestēte, to jūtu katru dienu. Mēģiniet pakāpeniski ievest šos principus savā ikdienā, ļaujiet savam organismam atrast ritmu un justies labāk nekā iepriekš. Sāciet ar rīta maltīti, un tad pievērsieties pusdienām un tā tālāk. Un tad, kad jūs būsiet daudz ko izlabojuši savā ēdienkartē, jūs jutīsiet, kā dzīvojat un ēdat arī saskaņa ar savu iekšējo pulksteni. Ja jums ir jautājumi par chronobioloģisku uzturu, vai jūs gribat uzzināt kaut ko vairāk, rakstiet man komentārus un sūtiet savas ziņas. Sekojiet neiro uzturam un pievienojieties man sociālajos tīklos.